Akmeņš, ķēdes, papīrīts, 1, 2, 3. Ok. Vai tas ir kaut kas ūdenī? Nē. Labi. Vai tas ir apģērba gabals? Jā. Tas ir sīvīšu vai vērīšu apģērba gabals? Unisex. Vai to ģērb? Nē. Vai tos gadījumā nav peldbiksis? Nē. Tāpēc, ka unisex, jā. Labi. Tas ir kaut kas no pārtikas produktiem? Nē. Varbūt tur ir zeķis? Jā, urā! Bet kaidrs? Vilnis zeķis. Jā. Yes. Labi, nu tas ir kaut kāds dabas parādība. Nē. Neveicās šodien. Nē. Termos. Cik banāli. Tu klausīsi latgaļisku raidījumu Pīci brēnumi. Ar tevi kopā Daiga Laizāne i Amanda Anusāne. I tu raidījumu itamā reizi runājam par obējam ļoti tuvu tēmu, i tos ir soltos peļdis aba rūņošana. Jau vasalu godu tēmusim ir tuva, vai arī vēl tikai godu. Tikai godu, jā. Pirms nedēļas tīši nosviņām tūkai godu diezgan regulāri ejam jūdeņi. Jā, līdz ar to arī gribam šodien parunāt par soltām peļdam. Kādi vispār ir īguvumi, ka tu darot, kad labāk sokt, mums ir sava pieredze, bet mēs gribam dzirdēt arī citas pieredzes. Kā tu darēt pareizi vai pareizok, vispār kāda tam ir nozīme. Dēļ to esam gostos iz Latvijas Rādio Latgales studiju, paaicinojuši fizioterapeitu Māri Klauču. Vasals! Vasali. I tāpat soltos peļdis entuziasti Diānu Babjuku. Sveiki! Nodošu stafeti Amandai. Paldies, Daiga, sveiki Vasali, arī mums balss ite arī jūsim. Jā, tikai gostos mēs esam salasījuši visus paldātojus, ja brūņotojus, veterāns itamā pulciņā, cik es saprotu, ir Māris, vai ne? Cik ilgi tu ar to aizraunīs jau? Ka nesamelot. Tas nereiz stāstīju. Neviens nezinos, tu vari samelot. Man liekas, ka šis ir 2. gads. Otrais, nu jā, tikai tā ir veterāns. Es neesmu veterāns, es esmu ļoti iesaucējis. Var teikt, diletants šajā jomā. 2. gads? Jā. Es tagad domāju, mums ar Māriju jau ir bijusi intervija arī par soltām peļdam, bet tas toreiz bija 21. gada pandēmijas laikā. Nu, tad tu seji tikai soki. Tad vairāk. Tad, kad mēs runājām pandēmijas laikā, tad mēs sākām. Tad tu soki, tad tev bija tos vannas arī, ledus vannas. Jā, nu, lūk, man ar matemātiku vienmēr bez švakai. 3. sezona. Bet kā mēs zinām, tad tu visilgāk tu dari, tā kā... Man liekas visaktīvāk arī varētu būt. To mēs noskaidrosim arī sarunas laikā. Bet Diana pastāstīja, kurīs gads vai mēnesis tev ir ar soltām peļdam, kā tu nozadarboji vispār, kā tu soki ar to? Nu jā, es esmu vēl lielāks īsācējs, acīm redzot, kā Māris. Es tikai dažus mēnešus ar to nosadarboju. Respektīvi, man vēl pat nav īsti bijusi zīmu peļde. Tā kā es soku tikai martā. 26. marts tas bija, ja būt precīzim. un soku es tu kaut kā mēs ar draudzini vienkārši izdomājam, ka mums ir jāpamieganoj. Kaut kādu laiciņu mēs to atlikam, te doma mums bija galvā, bet mēs tā kā, tur citas darīšanas vai tā kā drusciņi baisti, bet tad mēs sasajāmies un aizbraucam un uzsapeļdējam. Tad jūs to darījāt divatā ar draudzini. Kas tad te draudzine bija? Te īdvesme vai motivators? Vai kur jūs abam rodos te īdvesme to darīt? Tas tā sociās īstenībā, to, ka manai mammai ir brolāns, kurš arī ar to nosadarbojās jau vairākus gadus, un tad es kaut kā biju atbraucis pie mums gastos,
un pastāstīja, un tad es izstāstīju, cik jam nekas vairs nasop, cik jis ir laimīgs, cik jis ir apmierinots, un es tā sēdēju klausījos, domāju, nu, un es arī tā izavērās ļoti labi priekš saviem gadiem, es domāju, nu, laikam ir labi sasaglabājis. Jaunības eliksīrs. Labi, ka tas nebija kaut kāds, nezinu, ibumetīns vai citas pretsāpju zolis, kurus es līļie. Bet, Māri, varbūt tu vari atgodinot, kas bija tavs iemesls, par ko tu soki? Mans iemesls bija pavisam vienkārši. Man paziņa uzzvanīja, ka braucam peldēt. Un es domāju, vai braucam? Tas bija tās klikšķa moments, viena brīža impulss. Nu, kaut gan priekšvēsturē bija. Es jau biju iekšējā savot, kad es gribu peldēt. Un kā mēs zinām, ka tā kā kaut ko ļoti gribās, tad tas atnāk pie tevis. Man uzreiz bija zvans. Braucam. Redz, tā kā jūs abiem bija tas otrs cilvēks liedzēja, esniebā arī munas gaitas augstos peļdis socās ar to, ka mēs aizbraucam ar Amandu kūpā. Es pīdovoju Amandai. Jā, man arī bija tas zvans, un tas bija no daigas. Tas arī bija tas klikšķis, ka it kā iekšā siešu, tu jau pats gribi, bet nezini, kā tas ir īsti, kādas sajūtas tas var radēt, cik drūši tas ir, tad gribēs arī kompānijai kas arī motivē turpināt darēt. Tā kā mēs kopīgi visiem ir tas, ka bija tas otrs cilvēks blokus tamā breidī. Jā. Vienīgais manā gadījumā es sāku atšķirīgi, kā visi sāk pakāpeniski. Dušiņas, vanniņas, tur pavasaris, rudens. Es sāku decembra vidū. Tas bija, man liekas, pirms manas dzimšanas dienas 11. decembris. Kaut kā tā, jā. Tas bija pat taisno iekšā. Āliņģi uzreiz. Bet tu iepriekš beidzat saltos dušas kaut kādas vispār mēģinājums vai kaut ko tādu? Iespējams, kad biju. Nē. Nu, tas nav tās. Tās pēc pirts tas ir pilnīgi cits efekts fizioloģiskais un emocionālais. Šeit ir, bet tas nebija. Tas bija tāds, vienkārši mirkli impulss. Mēs piesakarsimies tiem procesiem visam. Mēs gribam vēl nedaudz vairāk uzzināt arī par jūsim. Tomēr mēs klausās, kas ir Māris, kas ir Diāna, ko viņi dara. Par mani Jāmandu jau kaut ko klausēties, varbūt arī zina, klausoties iepriekšējos raidījums. Bet varbūt pastāstīt nedaudz par savu kasdienu, ar ko jūs nozdarboties. Mēs par Māri minējām jau fizioterapeits. Kaut kas varbūt dzīve ir mainījis pat 3 gadiem pēc pēdējās intervijas. Nē, es joprojām fizioterapeits. Es tāds varbūt drusku tāds īpatnis savā sugā, kad es tā kā, es drusku tā kā plašāk skatos uz cilvēku un uz cilvēku organismu, un uz sistēmām, un uz to, kas to ietekmē, un kas to, kādas tās mijiedarbības mūsu ķermenī. Tāpēc es varbūt viņš atšķiros no pārējiem fizioterapeitiem, bet, joprojām fizioterapeits, sporta entuziasts, veselīgas dzīvesveida entuziasts, Augsto pelžu entuziasts. Jā, un tā. Tavā var piespraust. Dzīves vīta pamatīt ar Viļāni, ja? Jā, Viļāni. Super, Diāna. Jā, es esmu no Preiļiem oriģinālai, bet aizgāju mocētīs uz Daugavpili, uz Daugavpilis universitāti, un jau vairāk kā 10 gadus dzīvoju tur. Strādāju Daugavpilis dūmī, īpašumu pārvaldīšanas departamentā. Tā ir kaut ko mēs tur strādājam. Un tā ikdīnā cenšos sportot. Tagad ir piesavienojuši arī augstās peļdis. Cerams, ka tā arī paliks. Tā ir mīlu būt pie dabas. Bīžai braucu uz laukiem, pie vecākiem. Jā, kaut kā tā ir. Forši. Tad, lai uzzinātu vēl vairāk par jums, lai, klausētājiem izkristalizētos kaut kā izpratņa, kas tī gosti tādi ir, tad jums ir arī mudrī vaicojumi, uz kuriem jums ir jāatbild, sakot, 3 sekundžu laikā. Are you ready? Yes. Esat gatavi, jā? Mēlākīs gada laiks? Pavasaris. Vasara. Ciers vai zočs? Ciers. Zočs. Viena asociācija vārdam snīgs. Bolts. Augsts. Čais vai balzamiņš? Čais. Čais ar balzamiņu. Cik reizes nedēļā peldīt? 1, 2. 3. Visvairāk man patīk saltos peldis tad, kad nav vieja. Kad ir saule. Salto duša vai pelde? Pelde. Pelde noteikti. Ko nedrīkst darīt saltos peldis laikā? Domāju sliktas dūmus. Šurot jūdini. Jā.
Vārds, kas vislabāk paskaidroja sajūtu, ko gīvsti no soltēm peļdem. Viens vārds. Gandarījums. Mūžums. 3 lietas, ko noteikti ir jojam līdzi saltos peļģis laikā. Wow, tā ir paklojiņš noteikti, uz ko uzkopt pēc peļģis dvīļs un čais. Paklāņš, dvielis un vilnas zeķis. Peļde no reita, pa dīnu vai vakarā? Nu, ideālajā variantā pa dīnu. No rīta. Ar to arī noslēdzās mūsu mudrī vaicājumi. Par mēloko gada laiku tas bija tā interesanti. Būs zīme vai nebūs zīme? Bet, jā. Zīme, tā ir tik un tā. Vai jai kaidam mēla, vai jai nav mēla. I līdz ar zīmi saltos zīmes peļģis, kas ir forša rīta, ar ko nosadarboties. I mēs jau tur runājam par to, kas jojam līdz izpeldam i visaku citu, bet vai jūsim ir kaida, vai savā praksē, vai vispār padomā, kaida vīna klaida, ko nedrīkst pīļaut, līnot saltā jūdenī, lai sevi natraumātu, vai nenodarītu pori, jā, ko taču nevar darīt tikai. Jā, visi runāja vienmēr, ko vajaga, bet jā, ko nevajadzētu no savas personīgos pieredzes vai dzirdētā apkort. Tī noskrīt maratonu pīmsim uzreiz smaukt jūdenī. Tu drīkst darīt. Vai jebkaidu cita līta, ko taču nevar darīt. Viss ir atkarīgs, kas to dara. Ja es pagājušo ziemu, pieņemsim, slēpoju 16 km, un tad uzreiz lidu Āliņģī. Tas bija tās mans trakums, bet kas ko dara un ar kādu sagatavotību. Ja runā par iesācējiem, tad noteikti, ko nevajadzētu darīt, tas ir darīt to vienam pašam un darīt to straujūdenī, upē, respektīvi. Un nezināmā vietā. Tīrais drošības. Jā, nedrīkst to darīt vienam pašam, un tīpaši upē līst nezināmās vietās. Un lekt ar galvu pa priekšu. Tu vispār patiesībā... Jā, es to darīju. To var. Tas ir vēl papildus tāds... ka tev savalk visu galvas kausu divreiz mazāk. Tas nav mēģināts praksē, man liekas. Jā, zīmā, tā soltā rudenī, da. Diana, kas ir tev tāds, ko nedrīkstātu? Daļ manis noteikti arī tas, ka nevajadzētu vīnam to darīt. Tas tikās obligāti ir kāds jojam līdzi kaut vai tikai skatētojs vai kurš kur dvīlēti pīnes vai... Vai filmēs. Vai filmēs, pareizi. Vai pasalī. Jā. Un tad vēl noteikti arī tas, ka vismaz man personīgi, ka ir jāiesaklausa organismā, ja, piemēram, tu jūties slikti un ja tu jūt, ka tev kā gribīs īt, bet kaut kas īsti nav. Man tā bija pagājušā nedēļa, man bija īsnas, drusceņi ir arī šobrīd, un es izlēmu, ka pēdējo reizi, kad visi brauc, es nesapeļdiešu, tāpēc, ka man likos, ka es tikai sliktāk sevi izdarēšu. Jā, tad tas man likās, jo iesaklausa ir sevi un savā organismā. Jā, tam es piekrišu, man tieši vakar, bet es sajūtu, ka it kā fiziski es varētu šodien tikt no reita, braukt nozapeļdēt, bet vakardienas pašsajūta arī lika man maņēt, ka paiem pauzēt. Tā kā, tu neko nenokavēsi, zīme vēl īt uz priekšu. Jā, arī soltajās peļdēs dažreiz vajag dīnu off, tā sakot, breivu dīnu, jā, bet tas ir, protams, atkarībā no katra pašas sajūtas. Bet, Mārī, tu jau saki arī pīmiņāt, ko darāt līdz soltē peļdē, tu īsimiņies par soltēm dušam, kad tas ir veids, kā sazagatavētīs. Kāds ir tavs process, kā tu sazagatavējies soltē peļdē? Arī miņie 16 km sasļāpim nobraukt, tad leist. Personīgi man ielīst ūdeni vispār nav problēmas. Es varu izkāpt no gūtas, tur es ielīst Āliņģi, pa piemēru. Priekš manis lielākais diskomforts ir izlīst ārā ziemas laikā, kad tev salst rokas un kājas. Tas ir viss tāds lielākais diskomforts. Ar ielīšanu es nezinu, es īpaši necenšos tur iesildīties, iestaipīties, ieelpoties, jo man šobrīd nav tāds mērķis. Pirmajā sezonā man bija mērķis 10 minūtes ūdenī. Un tad es tur elpoju, es tur sildojos, es tur bez mazliet tur sevi tur psiholoģiski ietekmēju, programmēju, jo man bija mērķis. Šobrīd man tas saka, tā kā prieka pēc, bez īpašas piespiešanās to daru, tāpēc man tas ir brīvs, tāds brīvā režīmā.
Bet dēļ ko tos 10 minūtes tīši tāds izvēlēts? Tas man ir personīgais izaicinājums. Es gribu 10 minūtes. Tas nebija kaut kur dzirdēts, ka tas ir kaut kāds vītējis latgaļas rekords. 10 minūtes. To es nezinu, kur tas ir rekords, bet tas nav daudz. Ja mēs salīdzinām ar to valsts vai pasaules līmeni, tas ir diezgan maz. Priekš manis tas bija daudz. Tu ielien uz minūti, tev liekas, kad tu ielien 10 minūtes, tas ir tāds, izaicinošs psiholoģisks pārbaudījums. Es to gāju, gatavojos, un tad es tiešām tā nopietni piegāju. Man liekas, tad visā sezonā es izlaidu varbūt tikai 1 vai 2 dienas, kad es nebiju āliņģī. Tā tu katru dienu? Jā. Wow. Mums bija tā kā noteikts. Katru dienu tu pat 30 sekundēm vairāk. Izbaidniec. Jā, pēc režīma. Tas šobrīd tas 2 reizes nedēļā, 3 reizes nedēļā. Reizēm 1 reizi nedēļā. Labi, pirma soltos peļģis tā kā eisti nav tev tādas izasirdiešanās, ka tu saki, ka tu vari uzreiz ielikt āliņģī, bet pēc tam, kad tu izlēņi, ir kaut kāds process, rituāls, nezinu, citiem ir, piemēram, redzēts tī berzē kojas, silda speciāli kojas. Vēlītu nūstu. Kaut kas tāds. Jā, vienmēr ar vielīti forši noberzēties to cirkulāciju dabūt, palīdz sarkanam. Bet... Ja tas nav tāds sociāls pasākums, tur ar draugiem, ar paziņām, ka tur te filmē, tur tādi, bez garām ceremonijām, tad tu ielien, izlien ārā, ātrāk noslokies un projām. Ļoti vienkārši. Bet, ja mums klausās tagad klausietos, kurš grib to darīt, sāksim ar to, ko jām salikt sumciņā, kādā noskaņojumā braukt to darīt. Mēs jau iepriekš pieskārāmies. Tātad obligāti ērts apģērbs. Brīvs, jā. Brīvs ērts, jā. Tādas vilnas zeķītes. Ērti apavi, kur var iešļūgt iekšā, labāk čībās. Tur galošās. Kaut kādās siltajās krokšos. Jā, un es ar krokšiem to daru, jā. Tas ir atkal mana personīgā pieredze. Tas ir viskaitinošākais, ka tur slapju kā centies ielīst šaurās biksēs, un tev jau pirksti paliek nejūtīgi, un tad vēl tas zeķes jāapģērb. Beigās brauc uz mājām basām kājām ātrāk siltumā, jā. Ja tev ir jāģērbies, jo tev ir māja blakus aizveram, tu vari ielikt iekšā, izlikt ārā un pliks ieskriet istabā, tad vispār tas ir super. Tad tur graiks nepeldēt katru dienu. Bet jām ir pie sevis 3 reizes jāpasaka, es šodien liešu jūdiņī, es nesaslimšu, es būšu nūzarūdījis, kas jām ir sevi nomīrinu, jām ir jābūt stresā, ka tam cilvēkam pirms liešanas jāsakoncentrējas. Ziniet, viss jau sākas galvā. Visiem sākas galvā. Un par to saslimšanu, tas ir tāds, mana 100% pārliecība, ka tas ir tāds mīts, ko mēs esam iemācījušies, ko mums iemācīja mūsu vecākies lielas mīlestības. Ģērbies silti, nesasalsti, saslims, ja? Bet patiesībā tā atzišana nav nekādā veidā saistīta ar saslimšanu. Nav. Jo es pa šiem 3 gadiem nekad pat kārtīgi atdziestot, sasalstot nesu dabūjis iesnesnot, godīgi sakot. Nepārspīlējot, nereizes. Bet reizēm ir tā, ka tu izej ārā, aizej no mājas līdz, tur veikalam, tāds drusku plānā ģērbies, un tu saslimsti. Līdz ar to mēs saprotam, ka tur ir pamatā tā mūsu iekšējās sistēmas stabilitāte, imunitātes stabilitāte. Ja tu esi imūns, viss kārtībā, tu vari sasalt, atnākt pāris līdz mājās, ar tevi viss būs kārtībā. Protams, sasils un atsils un viss būs labi. Bet, ja tu esi drusku tā uz robežiņas, tev tā imunitāte kaut kādu iemeslu dēļ ir sašķobījusies, tad, protams, tie cilvēki iet peldēt, pēc tam saslimst un saka, man tur sāka puņķi tecēt, man tur sāka mugura sāpēt, viss kaut kas ir tādas dzirdēt, ja? Tikai tāpēc, ka cilvēks iegaist lielos stresa apstākļos, to sistēmu vienkārši, saplīst vājākajā posmā un ir negatīva pieredze. Jā, vēl papildus par to domāju, saslimšu. Sāk baidīties, ka tas nesaslimst. Tāpēc, pirms kāpt iekšā vienmēr jābūt pārliecībai, kad peldēties ir baigi forši, tas ir droši, tas ir veselībai, tas ir tādam iekšējiem tonusņiem, bet tur ar saslimšanu nekāda sakara nav. Okay, labi. Diana, varbūt tu vari papildināt no savas pieredzes, kas tī procesi sagataviešanās pēc
peldis? Jā, viss, ko Māris pieminēja, ir arī tas, ko es tā kā varētu ieteikt. Jā, tieši par ārtu apģērbu gribēju pieminēt, jo ļoti svarīgai sākumā, kad, piemēram, tikai soku, man nebija stratēģijas ar ārtu apģērbu. Es atbraucu kaut kādos ļoti piemērotos biksēs vai kaut kā tur taivie, un tad bija tie nepateikamo sajūtu, ka tev ir drusku tādam mutram jāizsaģērbjās. Tagad tas tik tiešām ir ļoti svarīgai. Jā, un tāpat arī jābūt kaut kādam, laikam, iekšējam dialogam drusciņi pirms peldis un jānosaskaņojās. Tā kā, jo visticamāk, cilvēks, kurš raudzies tu pirmo reizi, noteikti ļoti gribēsīs, bet tajā pašā laikā jām būs arī tā kā baist. Un tad ir tāda sajūta, ka tev ļoti gribīs, bet ir tā kā baist. Un tad vajag sevi noskaņot, ka viss būs kārtībā. Un kas ir ļaunākais, kas var notikt, tev var būt vienkārši solds, un tu vairs nekad neatbrauksi, un tu nedarīsi. Tā ir, jā. Nav nekas cits tāds neiet protā. 5. 5. Mēs vienmēr cenšamies leidzējiem kaut kādu čeiņu, siltu. Ir bijušais, kad aizmirstam. Jā, un noteikti zečis, kādas siltas zečis. Un pēc tam vienkārši nusamīrētīs un būt priecīgam par to, ka tu to esi izdarījis. Piemēram, no savas pieredzes pastāšu, kad es pirmo reizi to mēģināju, man likos, ka man apziņā bija kaut kā, ka tieši manam kojam tas var nepatikt pādam. Es pirmā reizi vilku vienkārši zečiskojos, lai īt jūdiņi. Es apzinos to, ka zečis īsti neko nepaļēdzās, bet lai tieši spērt pirmo soli jūdiņi, man tā bija psiholoģiski vīglāk, jā. Tagad ir... Jā, es te gribētu drusku tomēr tā kā nepiekrist, zeķis palīdz. Palīdz? Jā. Man likās, ka nepaļēdz. Man likās tikai tīši... Ne, palīdz gan. Un tur ir tas, pat varētu kā ieteikums pirmajiem uzsācējiem, kad ejiet ar vilnas zeķiem vai ar zeķītiem iekšā. Jo kāpēc? Jo tā zeķe, viņa ap ķermeni veido mazu tādu kā, membrāniņu, kur ūdens iekšā uzsilst un viņš mazāk apmainās ar apkārtēju augstu ūdeni. Līdz ar to ir drusku siltāk. Man bija vienkāršas parastas zeķis. Tagad man ir čības eipušas tādas kaut kādas, nezinu, supošanas vai ko, bet labi, jā. Jo biezāka zeķīte, jo lielāks, protams, slānis. Vilna zeķis lien iekšā ūdenī, jo tad tiešām ir siltāk, jo viņš ir biezāk, viņai tā poriņa ir lielāka, un līdz ar to tas siltais ūdens slānis ir drusku lielāks. Jā, tad tas tam ir nozīme. Tas ir tā kā drusku tā kā atvieglošs faktoriņš. Es nezinu, tā zinojumu. Vēl viena līta, personīgos pieredzes es spējumu parasti arī cimdus vai kaut kādus pierkstēņus, cepuri golvā, vairāk, nezinu, viešu pušu vai kas, bet dažreiz liekas, priekš kam tie cepuri, ka tu pats porīs, esi pliks. Lai tā ausim siltums neiziet. Jā, bet kaut ko tādu jūs arī darat vai nā, vai plaukstas, jo plaukstas arī ir vienas no ķermeņa daļām, kas pirmos atsalst, ja īlīk jūdiņi. Kā ir ar to? Jā, es cenšos cimdiņus leidzē, jo man tik tiešām salst rūkas. Un tāpat arī cepuri, sevišķi dīnos, kad ir viejainoks, tad ir ļoti nepatīkama sajūta tīši galvai. Un tāpēc cepuri un cimdiņi. Bet, kad, piemēram, ir saulains, ja mēs, piemēram, šodien aizītu peldētīs, tad es noteikti varbūt pat neģēptu cepuri. Saules brilles. Jā, saules brilles drēžāk. Māri, tu vispār... Es teiktu tā, ka visi roņotāji un peldētāji, viņi tagad dalās. Ir tie, kas sēž šitā ūdenī, vai tur šitā, rokas ir galas. Un ir tie, kas vienmēr liek rokas ūdenī. Vienmēr viens otru tā kā bišķiņ, jūs tur šitie dievlūdzēji jāsēž. Tie, kas peld, tie vienmēr liek rokas ūdenī, bet tie, kas vienkārši ielien pasēž, tad tiem rokas augšā. Kā kuram? Kurš ir tas eistīs ruņotājs tad? Visi atkarībā no situācijas un no laika apstākļiem. Teiksim, šodien es 3 minūtes nopeldējos, izkāpu ārā, vēl tur parunājām, pasauļojāmies, paberzējāmies, nekādu problēmu. Jā, bet tad, kad tas bija tā pirmā sezona, kad es tā biju bišķiņ kļuvis par fanātu, tad bija viens rīts, kad bija -18 ārā. Un es domāju, -18, tas ir kaut kāds ekstra, nedrīkst palaist garām, vajag maukt. Un es ūdeni ielīdu, viss forši, tur, cik ilgi es tur nebiju, neceros, bet izliejot ārā no ūdens, man bija rokas zem ūdens. Tad burtiski pirmo, 10 sekundžu laikā man tās rokas apledoja, un es šitādām te rokām knapi sāģērbos un tiku uz mājām, ja. Vienkārši
turpmāk es vairs nebūtu tik fanātisks un tik ekstremāls, es noteikti ietu ar cimdiem un rokas turēt augšā. Ja? Jo pat jau pie -10 patiesībā ar slapjām rokām iziet ārā, tas ir baigais diskomforts saģērbties. Ja māja ir blakām, ja tur var uzreiz siltumā iemesties iekšā, viss kārtībā, bet ja ir mīnus viņš lielāks, tad tas ir diskomforts. Ja? Bet, protams, būtu ļoti forši visu ķermeni iegremdēt, arī plaukstas. Jo tomēr uz plaukstām ir ļoti daudz tādu jūtīgu lietu kā receptori, kas tomēr smadzenēm sūta impulsus. Tas ir mans. Sacēsim tā, ka līdz -10 grādim ar rūkumu jūdiņi var. Pēc tam gan domājot, kā jūs otrauks sasildēti. Var uzģērbt neoprēnēt cimdiņus. Arī, jā. Cimdiņiem cilvēki peld. Tas ir atkal... Vai hidrālis. Jūdiņi. Atkal, ja negribās vai nav bail, ka te piesmies apkārtējā, kad cimdos peldies, tad to var darīt. Bet vai katrs var peldēt? Kā jūs jums šķiet, vai tomēr saltos peldistīši? Vai ir cilvēki, kuriem nebūtu ieteicams? Sirds slimības kaidas vai, nezinu, krampjus tur bīži rāja vai dīpku, kaut kas tāds, Pirms peldēt ir jāsaprot to, ka mēs ieliekam ķermeni milzīgā stresā. Milzīgā stresā ieliekam ķermeni. Un tas nav tā vienkārši gribu peldu, gribu nepeldu. Nē, kamēr esam jauni, viss kārtībā. Bet es teiktu, būtu jābūt uzmanīgiem cilvēkiem, ja grib sākt pēc 50, tīpaši vīrieši, kuri mīl varbūt neveselīgāk padzīvot, tad tomēr ir jāuzmanās, jo kas notiek, ka mēs iegremdējamies ūdenī. Pirmais ir tas augsmas šoks, kas jāpārvar, un tas augsmas šoks parasti to, ka ir spazmas. Viss saspazmē. Gribās elpa aizrauties ciet, gribās asinsvadiem, viņi automātiski sašaurinās. Ja? Līdz ar to visu ķermeni tā kā savelk. Un ja cilvēkiem ir problēmas vai ir noslēdz uz asinsvadu jau tāpat spazmiem vai sašaurinājumiem, tad tas var diezgan būt bīstami. Tīpaši, ja tu izdara strauji. Ja nevis tā iet tajā ūdenī, bet hopsāliņi ieliks iekšā. Ja? Tas ir viens moments, ko nedrīkst darīt, vienkārši lekt iekšā pat seklā vietā. Bet, jāiet pakāpeniski, lai ķermenim, lai smadzenei tā adaptācijas periodiņš ir kaut tur 10 sekundes, bet ja ielas tur sekundē, esi no pilnīga tāda komforta stāvokļa, un tu esi bāmas milzīgā stresā, tad var būt spazmas, un tad var būt viss kaut kā. Īsim ir kaut kāds ieteikums ar cik, sekundēm vai minūtēm vispār sokt, tādam īsocējiem. Māris gribēja uzreiz ar 10. Tas bija tos mierkis, bet tas, varbūt Diana, ar cik laiks bija pirmā reizi tev, ar ko tu soki? Vai tas bija vispār svarīgi? Varbūt var arī piemetināt, cik bīži, cik ilgi un cik bīžas. Tādam īsocējiem. Pirmajā reizī man īstenībā nebija svarīgi, cik ilgi es to darīšu. Es gribēju vienkārši pārbaudīt, vai man tas patiks, vai manam organismam būs viss kārtībā, vai es jūšos labi, un tā, ka man gribēs īsto atkārtot. Tāpēc tos bija, es īstenībā pat nav ziemu laiku, es tīri pēc sajūtam tā vadījos. Pat nevarēšu pasakīt, cik ilgi tas bija, bet es kādu laiciņu tur pabiju un tad izgoju. Un pēc tam man bija otkon sajūt, ka es varētu tā kā īleist vēlreiz, kad tu jau esi tā kā izgojis, tev ir palicis silts, un tad tu, bet es nezinu, vai tas ir pareizi, es noteikti, ka nē. Vai tā drīkst darīt vai nedrīkst? Es laikam teiktu un ieteiktu klausītājiem darīt tā. Tad nevis koncentrēties uz laiku, bet uz savu ķermeni. Jo, ja mēs gribam tā kā pareizi peldēties, tas nozīmē, ka mēs ķermeni ievedam stresa situācijā iekšā, un mēs esam tur tik ilgi, kamēr ķermenis šim stresam adaptējās. Tad tas ir ļoti labi. Un tās pazīmes, kad viņš ir adaptējies, ir tā, ka mēs varam mierīgi elpot, vai vēl vienkāršāk varam sarunāties. Kad nav šitās te raustīšanās, kad mēs varam brīvi elpot un runāt. Tas ir labs indikators, ka ķermenis ir pārvarējis augstuma stresu, to šoku, kad mēs sākam normāli atkal cirkulēt šķidrumu, visdrīzāk sāk normāli viss strādāt. Tas nozīmē, ka es adaptējies. Un kāds varbūt adaptēsies 30 sekundēs, kāds varbūt minūtē. Būtu jāsagaida šis te momentiņš. Ja? Jo, ja tu ielis iekšā, tev aizsit elpu ciet, un tu tur nocieties 30 sekundes ar sakostiem zobiem, un tu izlec ārā no tā ūdens. Principā tu izlec ārā stresā. Ir bez zūbiem. Jā, nograustiem zobiem. Tas nozīmē, ka tu izlec ārā stresā, un tu tajā stresā, principā, ķermenis paliek. Jā.
un tur būs paaugstināts asins spiediens, var galva sāpēt. Var sakot, ķermenis nav pilnībā aizgājis to uzbudinājuma un atslābuma fāzi. Un tas būtu ļoti svarīgi, tā tīri no medicīniskā viedokļa, no fizioloģiskā viedokļa. Arī pēc pašu sajūtam ir maņāts, ka tieši tad, kad ir vienmērīgā elpošana jūdiņi, tad tu saproti, ka viss ir kārtībā, tad jau, ja sokas kaut kāda tāda stresa pazīme, vai tad labāk īt orā, tiešām laiks nav tik svarīgs, bet man jāmandai pirmā reizē mēs cik pavadījām laiku, kaut kādas sekundes, man liekas. 30 mušti. Jā, bet mēs arī bišku baidījāmies, jo tas bija 24. oktobris laikam, kur mēs īliedami, mēs tā arī nezinodam, skaidrs, mēs bez tās sajūtas, un tā mēs drusku baidījāmies tomēr. Bet bija arī konsultācija, nelala tikai ko darēt, bet pats galvenais uzsvars bija elpošana. Saglabot to vienmērīgo elpošanu, kad tu ej iekšēji, saglabot to pašu, kad tu esi jūdiņi. Liekas, tas tā arī protā palika, par to dziļas elpas un izelpas. Jā, Māri, tu kā fizioterapeits, varbūt vari pastāstīt par kaut kādiem ieguvumiem, ko cilvēks iegūstīs, nevis aktīvi, bet regulāri dodās soltajās peļdēs. Piemēram, sīvītis domāju, ka celulīts samazinās. Jā, pēc celulītis īmārts. Kā peļu viedereņī, kas tie vēl pazis. Mīts vai patīsība? Ieguvumi ir ļoti daudz. Varam mēģināt uzskaitīt pirmais, kā jau teicu, mēs ieejam stresā iekšā, sagaidām līdz adaptējamies stresam, tad kāpjam ārā. Tas nozīmē, ka mēs paaugstam ķermeņu vispār kopju adaptācijas spēju ārējiem stresam. Un ja mēs darām to regulāri, attiecīgi, tad šobrīd ieiet ūdenī, man vispār elpojas nesit ciet. Es ieju iekšā, es uzreiz no pirmajām sekundēm mierīgi varu kustēties, elpot, sarunāties. Nav tā kā aizsit ciet un tu sēdi un kamēr gaida, kamēr atlaiž. Tas ir viens tāda kopējā tāda adaptācijas spēja. Par to celulītu runājot. Tur ir tāds momentiņš, kad tur vajag to berzēšanos pielikt klāt. Tas būs vēl efektīvāk. Godu par velti. Nē, gluži tā nevar teikt, jo tur tā asinsvadu reakcija notiek. Un, kad izlien ārā, pat neberzēties, tu paliec sarkanīgs. Tas nozīmē, ka mikrocirkulācija ir celulīts, kas ir tie ir tādi tauku šūnu ieslēgumi kaut kādi, ja? Neiedziļinoties varbūt tur dziļākās lietās, kas vēl tam apakšā ir, bet vienalga tur ir tauku šūnus kaut kādas piciņas, teiksim tā, un ja tie mazie kapilāriņi apkārt tām piciņām tur aktivizējās, atverās, tad, protams, viņi var kaut ko paņemt no tās tauku rezervītes. Tā, loģiski domājot. Un ja mēs jau tur kārtīgi saberzējamies, un ja mēs, protams, padomājam, ko mēs ēdam un kā mēs ēdam un par savu dzīvesveidu, tad, protams, tas būs tāds super līdzeklis pret celulītu, es teiktu. Bet nemainot neko savā sadzīvē, tikai lecot ūdenī un cerot, ka tas beigsies, diez vai. Tas būtu tāds pašapmāns. Viena līta, ko es pamanīju, par celulītu namierēju centimetrus vai milimetrus, bet vilmaiņa ļoti labi mainos uzlabojās arī. Diana, kādas tu varbūt esi pormaiņas pamanījusi sevi, kopš tu dari soltos peļdis, mēģinās? Kopš tu plovoji. Jā, pavasara. Jā, man liekas, ka es neesmu tā eisti tagad, jo esat pie kaut katrais reizes slimojusi no to marta. Ja neskaita tos īsnes, kas man te burtiski pagājušajā nedēļā pīsamēta. Jā, tas man liekas, es nezinu, vai tas ir tā saistīts, varbūt, ka tie vienkārši ir sasagadīšana, bet man liekas, ka ir kaut kā imunitāte uzlabojusies, un es arī paša jūtos labāk, jo pēc peļdis vienmēr ir ļoti daudz enerģijas, liekas, ka tu tagad esi gatavs īt un darīt, un tad, kad tu nosapeļdīs no reita, piemēram, tu esi gatavs dīnai maksimāli, tu vari darīt, izdarīt visu, ko tev vajag. Un tāpat arī te ir emocionāli, man liekas, kad tas lielais gandarījums, kas pie tevis atnāk, jau sāksim ar to, ka tu vispār esi izdomājis, ka tu tagad to darīsi, jo kādreiz man likos, ka ar to vispār tikai super cilvēki nosadarbojās. Un tagad, kad tu pats arī vari īliest soltā jaudinī, tu esi tā kā drusciņi labākos domos par sevi piekšņi. Super cilvēki. Uz to pusi jau tā kā, un
jā, es pagaidām jau tikai pozitīvas lietas un pozitīvi efekti ir soltam jaudiņam manā dzīvī. Man vaicājums par labi saslimt, varbūt mēs tur īsnes nāram vai ko, vai mēs varam runāt, tas ir tikai galvā, bet vai, nezinu, fiziski ir iespējams līnot soltā jūdiņi apsaldēt, nezinu, kaut kādus urīnu pūsli, pīmsim, vai nīris vai kaut ko tādu. Tu var tā izdarīt? Tas var notikties, ja tur jau ir iekaisums. Tā reizēm ir atkal, tā sakrīta cilvēkam ir biežāk sievietēm, urīnceļu infekcija kaut kāda, viņa ir tādā dusošā veidā. It kā sūdzību nav, nekas nesāp, viss kārtībā, bet ielien augstā ūdenī apsaldē. Nevar teikt, ka apsaldē, vienkārši šis augstuma stress ir tas, kas, atkal izsit to kompensāciju. Ja? Tā vienkāršāk sakot, izsit to ķermeņa kompensāciju, un tā apslēptā vaina skaisti atverās un parādās visā savā košumā. Tad saka, nē, augstās peldēs tur nieres apsaldēju. Kaut gan tas ir mīts. Ja? Jo jāsaprot to, kad mēs atdziestam, ja mēs esam ūdenī minūti, tad mums atdziest tikai garoziņa. Es nezinu, āda, zemāda, centimetrs. Tā serde paliek tie paši 36 un 6. Ja mums ir pirmā līmeņa hipotermija, kas nozīmē, ka mēs esam tur pavadījuši tik ilgi, ka esam jau arī serdi atdzisējuši un par grādu varbūt ir nolaidies uz leju, tad, bet vienalga. Tad apsaldēt nieres nav iespējams. Ja, varbūt pusstundu pirmajā reizē nosēžot tajā ūdenī, varbūt kaut kas notiktu, jā. Kad būtu smaga hipotermija, nezinu, 2., 3. pakāpe, bet vienkārši tā, tas, nē. Dīnu nādūmait pavadīt uz morkā vai ezerā. Jā, bet jau pieminēts tas, ka, piemēram, -18 grādos, kad tu goji peļētīs, izleidi orā, tavas rūkas otrī apsola, jā, to arī ir, jādomā, jā, kaidā laikā tu ej, cik silts apģērbs tev ir leidza. Pēc tam, man liekas, 3 dienas bija pirkstu galu nejūtīgi. Var sakot, apsaldēja. Jā, man īstenībā... Ausis un deguns arī, jā. Viss mazākie distāvie. Kā tas atgoja atpakaļ? Tu goji picita orsta vai kurš devi laikam sevi? Vēl tāds momentiņš, ja tas notiek, tad nekādā gadījumā nedrīkst berzēt šo te vietu. Nedrīkst bāzt karstā ūdeni, atcerieties. Ja, nedrīkst. Vienkārši jāatstāj visam pašplūsmā, jāpadzer silto tēju, jābūt siltumā, lai tā cirkulācija lēnām iziet. Jo, ja teiksim, no augstā iebaš karstā vai sāk tur baigi berzēt, tad mēs vienkārši sabojām sasaldētos audus un rodas reāla problēma. Tad rādas bojājumi, tad tur varbūt kaut kas defekti ādas. Tīši odas, jā. Es tagad prasu par to, ka man ir viens pierksts uz kojas, kurš nefunkcionēja tā, kā vajaga. Es to līku, bija viena reize, kad es Spānijā surfoju novembra mēnesī bez hidrā, bet bez apavim speciāliem. Es diezgan ilgi biju jūdiņī, izgoju orā, es sajūtu, ka tam vienam pierkstam, tāda, kaut kā jūteigums ir pazits. Man liekas, kopš tos reizes tas pierksts ir uzavadās dzīvoju savu dzīvi. Tā kā, jā, es vēl joprojām meklēju risinājumu, bet kas ir eisto vaina, bet varbūt arī tas bija. Jā, tā kā esat uzmanīgi ar to. Jā. Bet labi, mēs redzam, ka varbūt visādas arī, tāpat problēmas, jā, bet kur jūs izcietam meklēt saistūšu informāciju, nezinu, par un ap peldem, ja cilvēks grib vairāk kaut ko noskaidrot, varbūt ir kaut kādas sātas lapas vai cilvēki, kuriem var pīsekot, tur, nezinu, Instagramā, lai atrastu arī dūmu bīdrus. Ir jums, kas padomā? Kur gromata, kur jūs meklējat? Vai meklējat kādu informāciju? Es nesacītu, ka es ļoti izsadziļināju, bet es izlasēju daudzus rakstus internetā, tīši pirms es izdomāju, ka es gribētu pamieganot. Jā, pārsvarā internetā, diemžēl, pie gromatam es vēl naskērusīs, bet, ja būs kaut kāda nūderīga, es varbūt arī palasētu, jā. Tāpat arī, cilvēkiem šūtu varā pašpikot. Mums ir arī Daugavpilī ruņotoji
grupas WhatsAppā, ja nesamaldūs. Diemžēl manis tur nav, bet es zinu, ka eksistē un varbūt kaut kod nokūtnī. Mums tagad ir izveidota sava grupa, un mēs tur tā kā dalamies dažādos pieredzēs, un mums tur ir arī viens cilvēks ar medicīnisku izglītību, tad es varu kaut ko ieteikt. Tā ir kaut kā patstāvīga, ja mēs cenšamies atrast kaut kādu informāciju, kaut kādus avotus. Tev, Māri, ir kas padomā? Viss ir atkarīgs, cik dziļi grib to visu lietu tā kā uzsākt un pētīt. Ja vienkārši tā kompānija spēs to var darīt tāpat, bet ja grib, tā kā tā iet dziļāk iekšā, tad ir tāds Vims Hofs, ledus vīrs. Jā, man ir jau gromata, bet es neesmu izlasījis. YouTube kanāls, video, viņš tur ir Guinness rekordus stādījis, visu kaut ko, un var sakot, ļoti iedvesmojošs cilvēks. Jā, var smelties viņa informāciju un iedvesma. Var tepat uz vietas, rūdīšanās skola ir Rīgā. Ir pietiekoši daudz, kas meklē. Iegooglējot, tur atradīs vismaz 10 avotus. Jā. Vienīgais, ko es nezinu, ieteiktu varbūt tiem uzsācējiem, tā kā neiedomāties, ka tās ledus peldes ir, brīnum līdzeklis. Es kļūšu kā Vims Hofs, tagad es ziemā te basām kājām staigāšu, no Zeverestu uzkāpšu šortos, ja? Tā gluži nav. Jā, vai kā tīs Ņujorkā kaut kur sēdāja, man liekas, kaut kādā ledus arī. Jā, tur vairāk. Tur ir vairāki stosti par Vimu Hofu, jā, bet tu jau pieminēji to, ka vienu reizi īs jūdiņi, tagad svāts paliks nav, bet vecticībniekiem, pareizticīgajiem ir tas viens datums 19. janvars, kad ir masveidā vienkārši maņēts, sociālos teiklus vienmēr pazarodas cilvēki, kuri visu godu nazapeldās, tīši tamā dīnā līņa soltā jūdiņi. Mat Kristus, jā, ar domu, ka tieši dvēsele tiks dzīdinota, jā. Cik protīgi ir to darēt tā vienu reizi godā? Vai tomēr arī tim cilvēkiem vajadzētu secēt, ka tas ir jodara regulāri? Redz, viņi visi to dara. Tur ir tas spēcīgais ticības faktors. Un cik viss sākas galvā, tad es teiktu, ka man nav statistikas par to, cik no tāliņa pēc jāvelk ārā, vai cik paši izkāpj. Jā, bet man liekas, ka tā statistika nebūtu tik ļoti graujoša, jo tur ir jāiet iekšā 3 reizes jāiegremdējās. Jā. Ar galvu? Jā, pilnībā. Jā, bet kaut kas tāds ir arī, man liekas, manāts Viļānu apkaimī. Tu pats esi pīzdalējis tamā datumā? Facebook video laikam. Jā, tad tomēr. Burbuļoju 3 reizes zem ūdens. Laikam Radapoļas ezerā. Jodara arī tā. Viss sliktais jāpūš ārā. Jā. Tad savā ziņā tu arī tam kaut kā ticēji, vai tu vienkārši pazavēļas Tas bija tā kā vairāk, tā kā tiem -18, ja ir īpaša diena, ko mēs varam īpašāk pavadīt vai kaut kādā veidā izdarīt kaut ko īpašāku, kāpēc gan ne? Varbūt katoļiem. Varbūt nostrādā, kas tu pēkšņi kļūsti, tur vēl kaut kāds vēl labāks. Sots metru virs zemes staigot. Dvēsele iespējams, ja pēc saltās pēdis kā kuram. Jā, bet varbūt tu pats pēc ticības esi katūrs? Kā lai saka, kristīts katoļos, bet laikam izaudis pagānos. Jā, bet tu to dari, mierķa vadēts, ka citi to dara tīši ticības dēļ, tu to dari vairāk tos sajūtas. 19. Jā. Es laikam paļāvos plūsmai. Vara instinkts. Jā, kurš daudz nedomā, vienkārši izdarījot. Visi tā dara, kāpēc, lai es neizdarītu. Tā. Diena, vai tavā pusē, Daugavpils pusē, tas datums ir aktuāls, cilvēki jau laicīgi gatavējās, nezinu. Ropu ezerā 100 cāliņi. Nezinu, jau pierk šašliku, kur ir cem zīmā vai kaut kā tā. Jā, mums tas arī ir aktuālai. Es esmu dzirdējusi, es gan pašanās pīsadalījusi, bet es esmu dzirdējusi, ka ļoti daudzi to dara, jā, un arī, piemēram, draudzinē, ar kuru es tagad paldūs, ja tas arī ir nedaudz drusciņ mierkis, ka, ja grib tajā datumā īsagremdētīs, ja tagad miertiecīgai uz to īt.
Jā, tie ir tādos eksperimentālos nolūkos. Es arī gribētu noteikti pamēģināt. Tie ir varbūt kaut kādas atmosfēras dēļ. Bet jā, es paša nepraktizēju. Bet kā jūs izsacētam rūdētīs tiem cilvēkiem, kuri, nezinu, vai grib īliest tamā 19. vai vispār tā, ka negribu leist, bet viņi grib būt nūzrūdēti, nezinu, lai izējot orā, jiem nav salds. Kādas alternatīvas tam augstam peldam jūs izsacētam? Man šķīt, ka ļoti daudz ko dūt kaidos telpos tu uzaturīs ikdīnā. Cik jos ir siltas vai soltas. Man šķiet, ka porok siltos telpos uzaturētīs nav veselīgai. Otrāk novacoja. Pirmkārt, jā, un tad arī, laikam, tas lielāks kontrasts ir, kad tu esi siltā telpā un tad izēj orā. Un vismaz man tā līgās, es nezinu, vai tas tā ir zinātniskai kaut kā pamatojums. Jā, un... Jā, jo vādinoja telpas ir, manuprāt, un varbūt nav vajag porok bīzai ģērbtīs tomēr, jo to ir tai vītai, kur ķermeņs pats jau nedaudz sasilda, nav tur bīzos kurtkas un šaļis. Neliela atkāpi par to ūdens līšanu. Kad būtu labāk uzsākt, tas būtu vienalga, bet sāciet to darīt stāvošā ūdenī. Tad ezerā, dīķī, jo tad ir daudz siltāk. Ja? Nevis peldot, jā, bet... nevis, tad ielīst stāvošā ūdenī un nekustēties. Ja? Jo tad, kad mēs esam iekšā ūdenī un nekustamies, atkal apkārt mums uzsilst ūdens kārtiņa, kas ir tā kā termobariera. Un tad ir ļoti tā. Maigāks tas process, bet tad, kad tu ielien uzreiz upē, kur te ūdens laiks skalo nost, tas ir krietni tāds lielāks izaicinājums to augstuma stresu pārdzīvot. Tie, kas jau peldās, es iesaku salīdziniet, tie iet stāvošā un kustīgā ūdenī, vai papeldiet, tas pats efekts, jā, jo skalojam nost to siltu ūdens kārtiņu un uzreiz ir lielāks dzēliens. Tas augstuma ietekmē, ja? Tas arī svarīgi. Arī, tā kā kustībā ķermeņs otrok atsolst, vai tas ir mīts? Nē, tas ir šeit ūdenī kustoties ir galvenais tas, ka mēs noskalojam to silto ūdens kārtiņu nost. Ja? Tāpēc, jāsāk to. Bet par alternatīvām ir, manuprāt, ļoti laba alternatīva. Nezinu, kā to nosauc, varētu patentēt. Kāda plikstaigāšana. Bet tur ir viens moments. Tai plikstaigāšanai jābūt sportiskai, jā, un nepārāk ilgai. Piemēram, es ziemā, vienalga, arī parasti ziemā, vienalga neatkarīgi no minusiem, ārā sniegu tīrīt šortos, siltos zābakos, šortos, cimdos un cepurē. Tātad mana plikstaigāšanas aktivitāte, kad tu ļoti labi norūdies, jo ūdenī mēs pavadam minūtu, līdz 3, varbūt 5, tad tādā plikstaigāšanas, pliku aktivitāšu mēs pavadam 10 minūtes, varbūt pat pusstundu. Vai es tādu pieņemsim skrienu, šortiņos un bez trekla, no rītiem skrienu. Mums ir viens deju kolektīvā puisis, kurš uz laiku zīma vasarīs izmēģinājumu brauc šortos. Jā, tas ir tāds plikstaigātājs. Tas ir labs veids, jā. Abosas kojas, piemēram, arī zīma vasara der. Jā, bet uz kaut kādu noteikti brīdi. Un šitos parasti iesaku bērniem. Prasa, kā bērniem rūdīties? Līdz tāliņģī noteikti, ka nē. Bērnus līdz gadiem 16 ūdenī nevajadzētu paigi aicināt. Jo viņi ir salīdzinot, jo mazāks bērns, jo viņam tā termoregulācijas un tā termokapacitāte ir mazāka. Tāpēc bērniem pilnīgi pietiek, ka viņš ar basām kājām pa sniegu noskrien, izskrien uz minūti 2, tur pliks ārā pa sniegu, tā. Vai pēc tas pašas pirts, bet tāliņi bērnus nevajadzētu rūdīt baigi tur un censties ņemt tādu, uzlabot veselību, jā. Jums viņš nav sasniedzis kaut kādu noteiktu brieduma pakāpi, jā. Es izdomāju, ka varētu mērcēt ar bērnu. Bet īsi minūtīs par to, ka tu vari kasdien arī, piemēram, orāt mums pašos šortos, arī uzreiz saprotā, kad es, piemēram, ejam uz krītu soltā laikā, es jau arī navalku mieteļu mugurēs, uzvalku kaut ko, kas tā kā apsilda, bet nav pa smogu, nav pa daudz.
I tad jau ar pirmajiem soļiem arī ķermenis pīrūn. Tas arī tāds veids, kā Pirmkārt, ķermenis jau pats veido siltumu fizisku aktivitāšu laikā, bet pamēģini bez barjeras. Apkārt, peldkastīmā. Es izdomāju, Rēziknis īlos, peldkastīmā. Paņšu pārda meža. Pa mežu nav, te pa pilsētu jāskrīt tādā vagā. Nākušajā reitā. Kāds avīzēs, tu pat vēl Latgaļas studijā ziņoji, kas notiek. Lai gan esniebā, vai ir mums Latgalā kaut kāds tāds skrējiņš, kaut kur ir tas Ziemassvētku skrējiņš, kad Salaveči skrīņ. Tas ir pie mums tāds arī ir Daugavpilī. Jā, mēs varam kaut ko citu taisēt itumā reģionā, varbūt. Nevajag gluži pa pliko, jo tas cilvēkus attur no tās aktivitātes, var tur, teiksim, peldkastīmā, bet būtu laba tradīcija. Jā, tā mudinot, jā. Mēs 18. novembrī peldēsimies Viļānos, tāpēc laipni aicināti. Tā jau ir ilgu gadu tradīcija Viļānos, 12. Tumašoļos. Es 18. arī skrīnu, es nezinu, cikos Rēzikņā ir skrējiņš 18. novembrī, bet piefiksiešu, ja ne tamā laikā, tad varbūt agrāk var atbraukt 11. Es varu noskrīt. Ja tikai 5 kilometri, tad pataisno līdz Viļānim. Būtu pādējo, kas ieļai. Jā, un ja kāds no klausītājiem grib uzsākt peldēšanu, kāpēc gan ne, ir iemesls 18. novembris, kompānija būs laba. Es būšu. Kas spējums līdz ar to jūšu. Jā, jo bieži viņi ir arī dzirdēts, kad paši dalamies ar video vai foto, ka mēs ejam soltais peldēs, tad bieži viņi arī ir kāds, kas pavaicā, kad ir nokušo reizi vai var pīzavienoties. Man liekas, nezakautreitīs prasēt. Mēs jau nezinām, vai kāds grib, vai kādu tas interesē, bet ir sajūta, ka gribīs pamēģinot, bet nav to es to otro cilvēku, tad mēs visi esam sokuši ar kaidu, tad droši rakstīt, prositi, kur Māris aicinās 18. novembru. Skaisti. Ļoti, man liekas, breinīgs veids, kā sagaidīt tos svētkos un nosvinēt. Man liekas, kaut kādu minimālu paketi ar to, kas tos peļdis ir, kā labāk, ko darīt. Mēs esam klausītojiem īdavuši. I par to jūs esam liels paļdis. Es ceru, ka mēs visi 4 peļdēsim vēl ilgi. Varbūt kādu reizi arī kopā. Jā, labprāt. Salasēsim tādu foršu bariņu ap sevi ar citiem peldētojiem. Bet, kā jau minēju, tas ir tāds arī visu laiku sevis izzinošanas process, kad ir vienkārši jāmēģina, jāsaprot, kā reaģēja organisms, noteikti nedarīt to vieni poši. Rēzgņas novadā, tepat pie Rēzgņas ir ļoti brēņīga vieta Gaiduļa ezers, Adamovas ezers, kur var doties, ja tu pamēģinot, tī bieži viņi mani ar Amandu var satikt. Kā jau dzirdējām, tad Māris ir Radapaļas ezera kings, Karars, tad Diana pa Strūpu ezeru. Jā, tā kā tie, kas dzirda, ja ir ieteikumi, kur vēl tu darāt, tad varbūt kaut kādas vītas, kur pulcējās saltos peļtis entuziasti, droši rakstīt mēs 5 breinumos. Jā, es domāju, kādu Ziemeļlatgales pārstāvniecību arī.